televīzijā sāk strādāt 1969. gadā. Es atnācu vienkārši uz Āgenskalnu, Linārda Laicēna ielā, bija televīzija. Es pieklauvēju un teicu, ka es gribu strādāt. Un piezvanīja uz redakciju. Viņi teica, labi, nāc, ko tu proti, atnes kaut kādus pierādījumus, ka tu kaut ko proti. Es aiznesu savas fotogrāfijas. Tā es sāku strādāt 1969. gada septembrī. Sākumā biju režisoru palīgs, bija tāda štata vieta televīzijā. Nesu raidījumiem titrus, mainīju fotogrāfijas, pierakstīju adreses raidījumu dalībniekiem. Toreiz bija tāda kārtība, ka ik viens, kurš piedalījās raidījumā, pateica kādus dažus vārdus, viņam par to maksāja. Mazu naudiņu, bet tomēr man bija jāraksta adresi, lai pēc tam šo naudu saņemtu cilvēku. Pēc tam strādāju Panorāmā par reportieru. Tad tā diena bija tāda, kur sūtīja tur braucu, taisīju sižetus, pats filmēju, fotografēju. Tad, kad sāku strādāt par producentu, tad darbs vairāk bija uz vietas, ziņdienas producentu vietā, aiz galda, un tad jau bija jāsūta citi uz sižetiem, lai vakarā Panorāma būtu pilna ar informāciju. Tas ir saistīts ar tādām labvēlīgām provokācijām. Panorāmā kopā ar Ināru Makārovu, kur arī vadīja raidījumu, ziņu raidījumu Panorāma, mēs veidojam tādas nelielas provokācijas. Vislabāk atmiņā ir palikusi tā, kur policistiem mēs jautājām Rīgas ielās, kā nokļūt līdz Māmuļai. Tas ir līdz Rīgas Latviešu biedrības namam. Daudzi nezināja, prasīja citiem policistiem. Nekādas jēdzīgas atbildes mēs arī nesaņēmām. To mēs parādījām. Un gandarījums bija pēc tam par to, ka šim te sižetam bija arī kaut kāds rezultāts. Jo tā laika iekšlietu ministrs Jānis Ādamsons pēc tam izdalīja visiem policistiem tādas mazas brošūriņas, vai tu pazīsti Rīgu. Komisks ļoti bieži bija pats darbs ziņdienas, tā Panorāmā un arī citās redakcijās, kur es strādāju. Jo tad cilvēki varbūt bija tādi jautrāki un uz zēverģielībām vairāk tendēti. Bet komiskais, kas tagad liekas komisks, tajā laikā, pirms daudziem gadiem, bija ļoti nopietnas. Un šo komiskumu šie notikumi vai parādības vai lietas iegūst tikai pēc daudziem gadiem. Tā bija, tālajos padomu laikos, televīzijā bija tādi noteikumi, kurus pārbaudīja katru reizi pirms Panorāmas iešanas gaisā. Bija tāds iestādījums kā galvenā literatūras pārvalde, kura skatīja visus valsts noslēpumus, lai tie neparādītos ziņu sižetos. Bija, piemēram, tādi, tagad liekas smieklīgi noteikumi, ka nedrīkst rādīt tiltu, jebkura tilta abus galus vienlaicīgi nedrīkst. Katrā nedrīkst būt tilta abi gali. Panorāmu varēja filmēt tikai līdz 3. stāvam. Augstāk par 3. stāvu nedrīkstēja filmēt kādas pilsētas vai kādas citas vietas Panorāmu. Vēl nedrīkstēja jaunu produkciju rādīt, ja kaut kas tika saražots jauns, to uzreiz nedrīkstēja rādīt. Tas bija tikai pēc kāda laika to atļauja. Rīga bija tolaik Baltijas kara apgabala centrs un nedrīkstēja rādīt vienlaicīgi vairāk par 3 militāristiem kadrā. Atceros, bija tāds gadījums pat avīzē, gan ne televīzijā, kur pie kādas ēgas bija 5
5 militāristi. Un mākslinieks pēc tam dabūja retušēt šo te bildi. Vienu militāristu viņš iemūrēja sienā, pārzīmēja pāri ķieģelīšus, un otram liekajam militāristam viņš sāka zīmēt formas cepures vietā pižiku. Bet tad šīs te galvenās literatūras pārvaldes cilvēks ieraudzīja to, un šī bilde tika anulēta un nerādīja. Tādi bija komiski notikumi. Pati loma, man liekas, ka nav mainījusies. Tā ir palikusi tāpat, informēt cilvēkus par notiekošo. Vienīgi kā to lomu spēlēt, tas varbūt ir mainījies. Televīzija tagad daudz arī neatpaliek no interneta. Mēs tāpat varam ļoti ātri to visu parādīt, bet man gan šķiet, ka televīzija to var izdarīt daudz pamatīgāk un kvalitatīvāk nekā interneta. Patīkamākais ir tas, ka strādājot televīzijā visus šos daudzos gadus, man ir bijusi iespēja atrast darbu, kas man interesē, arī tad, kad iepriekšējais ir varbūt nedaudz apnicis. Un vēl tas, ka darbs varēja arī atrast mani. Tā arī ir tagad, kad vairāk nodarbojos ar televīzijas panorāmas arhīviem. Principā tas darbs atrada mani, un šo iespēju es esmu izmantojis visu laiku. Un tā jau saka, ka ja darbs ir radošs, tad ik pēc 5 gadiem ir jāmaina. Man arī tā ir šeit televīzijā sanāca, ka man bija tā iespēja mainīt nodarbošanās veidu, mainīt darbu. Tas bija patīkami. Latvijas televīzijai tas arī ir man. Es novēlu turpināt savu ceļu, daudz neklausīties slauzdziesmās, nebaidīties no nelabvēļiem un saprast to, ka Latvijas televīzija Zaķu salā ir ļoti laba vieta interesantam darbam.